Šonedēļ no 18. līdz 20. augustam Daugavpilī norisinās Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotā Vasaras kultūras akadēmija. Tā jau 4. reizi pulcē pašvaldību kultūras vadītājus un citus nozares profesionāļus no visas Latvijas, lai dalītos pieredzē un diskutētu par aktuāliem jautājumiem reģionu kultūras dzīvē. Šī gada akadēmijas tēma ir laikmetīgā kultūra un māksla reģionos, izaicinājumi un iespējas. Organizatori atzīst, ka tieši Daugavpils ar savu daudzveidīgo iedzīvotāju sastāvu un kultūras piedāvājumu ir pievilcīga vieta, kur runāt par šīm tēmām. Nepilnu 3 dienu garumā akadēmijas dalībnieki piedalās lekcijās, diskusijās un pieredzes apmaiņā mūsu pilsētas nozīmīgākajos mākslas centros – Rotko muzejā un Saules skolā. Un tas ir tāds, mūsu arī mērķiecīga izvēle. Vasaras skolu rīkot varbūt attālākos Latvijas reģionos, piemēram, mums ir bijis arī Alūksnē, lai dažādu novadu kultūras dzīves organizētāji vienlaiks ne tikai paši satiktos, bet arī ieraudzītu, kā kultūras dzīve tiek veidota citās pilsētās. Lektori atzīst, ka kultūras laukā nozīmīga ir sadarbība, īpaši starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas kopā veidot daudzveidīgu un pieejamu kultūras piedāvājumu. Es domāju, ka tas nav svarīgi, vai mēs esam no Rīgas vai kādas citas vietas. Kultūras dzīvi mēs organizējam un veidojam kopā, un tie ir gan organizācijas, gan cilvēki, kuri dzīvo vietā. Nevalstiskās organizācijas ir tās, kas arī sadarbībā ar pašvaldību un valsts institūcijām kopā veido šo kultūras lauku, jo mums ir kaut kādas stiprās puses, mums ir savas zināšanas, pašvaldību kultūras organizācijām ir savas iespējas, un saliekot to kopā un veidot šī sinerģija, kuru mēs tad varam labāku piedāvājumu, labākus un interesantākus pasākumus un arī iesaistīt cilvēkus, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Savukārt kultūras satura veidotāji norāda, kā līdztekus kopīgajiem izaicinājumiem, kā piemēram plašākas auditorijas sasniegšanai, ir svarīgi meklēt jaunas iespējas, kā attīstīt kvalitatīvu laikmetīgās kultūras piedāvājumu, un tieši šādi pasākumi ir labs veids, kā gūt jaunas zināšanas un pieredzi. Daugavpilī ir bagātīgs kultūras piedāvājums, bet mēs jau vairākus gadus apzināmies un strādājam pie tā, ka ir jāveido plašāks piedāvājums tieši laikmetīgās kultūras nozarē. Tā ir lieliski iespēja Latvijas kultūras dzīves vadītājiem satikties Daugavpilī, uzzināt vairāk par Daugavpili, iepazīt, un tā pašā laikā mums Daugavpilī tā ir lieliski iespēja arī mācīties no kolēģiem, no kolēģu pieredzēm. Vasaras kultūras akadēmijā šogad piedalās vairāk nekā 80 kultūras profesionāļu no visas Latvijas. Jāpiebilst, ka Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pavasarī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Kultūras akadēmiju, apņemoties sadarboties kultūrvides veidošanā, veicināšanā un pētīšanā. Tāpēc nākotnē gaidāmi arī citi izglītojoši pasākumi un aktivitātes kultūras jomas attīstības veicināšanā. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.